Mūsu komandu sauca Merit, mēs esam 4 cilvēki, un mūsu ideja bija tāds 3 stūris. Mums bija 3 lielas idejas. Viena bija jauna, nedaudz revolucionāra pārvaldības forma, kur mēs taisam tādu pieeju, lai cilvēkiem būtu lielāka teikšana tajā, kas un kā tiek pieņemti lēmumi un pārdalīt resursi mūsu valstī. Otrs stūrītis ir izglītība, kur mēs domājam par to, ka vajag attīstīt vērtības un mūsdienā nepieciešams prasmes, jo izglītības sistēma viņi ir novecojusi, un viņu vajag atsaidzināt, un to vajadzētu izdarīt ļoti ātri un steidzami. Un trešais stūris ir veselība. Tas ir gan miesas veselība, sports, gan iekšējā veselība, labs ēdiens, un arī garīgā veselība, garīgums un aktīvs prāts, jo cilvēks ar visām 3 daļām kopā var būt vesels. Mūsu ideja ir šis 3 stūris, kurš vienmēr ir trietā, komplektā, jo izglītība un veselība vienu otru papildina. Izglītība rada un pamato cilvēkam, kāpēc tā veselība ir nepieciešama. Veselība sniedz cilvēkam to enerģiju un dzīves prieku dzīvot un darīt labas lietas. Un valsts pārvaldē, kur cilvēkam ir teikšana par lietām, kas notiek viņam apkārt, mēs varam iegūt sabiedrību, kurā notiks brīnumi.